labrīt, labdien, labvakar, kad nu kurš skatās. Es palasu Facebookā komentārus, cilvēki mīļie. Es vienkārši nesaprotu. Es saprotu, jā, Latvija ir pēdējā vietā pasaulē, jā, principā. Bet tomēr, ir kaut kādiem adekvātiem cilvēkiem arī jābūt, jā, tā kā. Jūs esat ieķērušies pamatīgi ieķērušies ar visām PSRS saiknēm bijušajām, jā, jums ir galvā viņi sagrieztas viss tā, kad jūs pat nesaprotat, ko jūs dariet. Palasīsim pāris komentārus, jā. Ko jūs muldiet, jūs esat visas sistēmas gudrais, kur jūs liksiet savu naudu. Tā, bišķi tālāk vēl. Robots to nedarīs. Nestāstiet pasakas, jūs kā Jēzus Kristus visu ziniet. Mūsu laikmetā nav jābūt Jēzus Kristum. Pirmkārtām ko? Ja tu tā piesauc Jēzus Kristu, visticamākais Bībeli tu acīs neesi redzējis. Tu nezini, ko nozīmē dalīšanās. Ja? Ko darīja Jēzus Kristus? Viņš dalījās ar visu. Un beigās viņu tāpat nodeva. Bet viņš augšām cēlās. Viss viņam notika. Latvietim dalīšanās ir absolūti svešs jēdziens. Diemžēl. Jo kas ir dalīšanās? Dalīšanās es dalos ar iespēju tev uzlabot dzīvi. Nav jau obligāti jādalās ar zivīm vai ar naudu. Ja jūs to nesaprotat, diemžēl, mūsu tehnoloģiskā laikmetā. Bet tiešām komentātors mums te viena sieviete, Sandra. Vai tiešām, Sandra, tu neredzi, kas notiek aiz loga? Parādījās savā laikā mobilie telefoni, pēc tam parādījās kompjuteri, jā. Un tālāk tu esi kaut kur tikus, tu domā, progress ir apstājies? Viss ir apstājies? Jeb tu esi apstājies? Kā tur īsti ir? Ko? Sevi labi, tev iemāca tehnoloģijas un iemāca, kā cilvēki dzīvo visā pasaulē. Un ja tu tiešām domā, kad ar kompjuteri progress apstājies, kad nav tehnoloģijas, viņas sen ir. Sen jau ir. Un pats interesantākais tas, kāpēc viņas netiek ieviestas. Tāpēc, kad tu maisies, es maisos, cilvēki maisās. Tāpēc vajag tos cilvēkus nobīdīt. Viss ir ļoti vienkārši. Ja tu nesaproti, ka pasaulē kā minimums ir 20 gadus, 2 finanšu sistēmas, vienā esi iedzīta tu, kuru nepārtraukti vāveres ritrī, tev neļauj noraut roķeri un apstīties, kas notiek. Vienkārši tu paši. Jo sarāk tev nebūs ko ēst. Tā es iedomājos, tu tikai. Tas ir jūsu galvās. Ja jūs tagad neskriesiet, nestrādāsiet, viss jums ir vakars. Parādiet man vienu cilvēku, kurš ir nomiris badā. Neviens. Vienkārši sākat mainīt savu domāšanu. Ar algu jūs nekur tālu netiksiet. Tas nav iespējams. Te neiet runa par bagātībām. Jo sakārtot šo visu sistēmu, lai jums lēnā garā blakus jūsu algai nāktu arī papildus ienākumu. Maksā tikai 88 eiro. Tikai 88. Te neiet runa par naudu. Te iet runa par jūsu stulbumu, piedodiet atpalikcību. Jo jūs domājat, kad jūs dzīvosiet visu laiku šādi, kā jūs dzīvojat. Jūs esat ieķērusies. Kaut kur krūmos sapinusies. Un nesaprotat, kad dzīve nestāv uz vietas. Kad ir jaunas tehnoloģijas. Ka bez mobiliem telefoniem ir vēl kaut kas. Tu taču nemāki rīkoties ar savu telefonu. Tu pat nestādies priekšā, cik tev funkcijas ir tavā telefonā. Tu viņas visi zini. Tu māki pazvanīt, izlasīt SMS, ieiet WhatsAppā, aizsūtīt kaut kādu ziņu, kaut ko nofotografēt. Ja tu sevi uzskati par ļoti progresīvu, tad veiklā ar telefonu noreikināties. Un tas ir viss, ko tu zini no telefona. Pēters komentē. Skaidra nauda būs vienmēr. Pēter, kur tu atkal dzīvo? Kāda skaidra nauda? Kurā vietā viņa tev būs vienmēr? Šī sistēma sev ir atstrādājusi. Viss. Nav. Ir finiš tai sistēmai. Otrais pensiju līmenis. Vistīrākā piramīda, ko jūs ļoti daudz te piesauciet. Absolūti nesaprotot, kas ir finanšu pratīgi. Pensiju sistēma Latvijā ir piramīda. Daudzās valstīs, kur ir bišķi labāks dzīves līmenis, izmaksā otro līmeni. Šeit aizmirstiet, nekad neizmaksās. Tāpēc, ka nav ko izmaksāt. Nav ne bankās nauda, ne Latvijas lielajā bankā, nekur viņas nav. Viss, tā ir piramīda, pensija līmenis. Tu iemaksā sociālo nodokli momentā, lai skan kādam uz izmaksu, uz pensiju. Taču vajag mazliet viņu saprast. Un cik ilgi tā tas strādās?
Skaidra nauda izzudīs. Vienkārši mainās visa sistēma. Ja tu to neredzi, nu, diemžēl, tātad tu kārtējo reizi vienkārši esi aitu barā. Nu, šeit vienkārši unikāls komentārs, jā. Kas ir fanķiki? Varbūt vajadzētu runāt latviski, attīri valodu, kauns. Tu vispār neesi no savas mājas vai dzīvokļa ārā bijis, tu neredzi, kā tāpatās viss pasaulē mainās, absolūti, ja dzīvo Dainas skapī kaut kur. Un kaut tu tā arī uzvestos un darītu, jā, nedara otram to, ko negrib, lai dara tev. Elementārs princips, un nebūtu nekari, nekā. Tā tad aizēja apsties, kā jaunieši runā. Vienkārši iziet, tu taču veikalā esi bijis. Dzirdi, kā cilvēki runā. Fanķiki. Fanķiki ir no manas bērnības. Fanķiki. Nekam nederīgs kožģens papīrīši, tur konfekšu papīrīši un tā tālāk. Tāda arī paliks tavu naudu. Un ļoti ātri. Ļoti ātri paliks. Ja tu to nesaproti, vienkārši ir māte Google, kur to visu var uzzināt. Ja? Un izpētīt. Nu, taču kārtīgi reiz progress nestāv uz vietas. Naudas vērtības nav. Vispār nav. Papīrs jau ir dārgāks nekā uzdrukāt naudu. Nu, padomājiet mazliet. Te viens labs jautājums. Ar ko tad tiek sekts ASV dolārs? Ne ar ko. Ar parādzīmi. Nu, atkal kārtīgi reiz dzīvojat kaut kādā, es nezinu, akmens laikmetā. Nav. Dolāram nav seguma. Nevienam nav seguma. Absolūti nav. Tieši tāpēc arī tiks mainīts viss. Jo nauda rodās no parādzīmēm mūsdienās. Vienkārši ieguldē. Es te negribu nenormāli gari runāt. Jā. Ja tu nesaproti, nu tu nesaproti. Ir divi, kā dara, jā, skaldi un valdi, jā, sadali. Jo tu vairāk sadalīsi, jo vieglāk būs pārvaldīt. Tieši tāpēc arī pirms vēlēšanām rodās entās partijas. Jā. Jo tas jau ir augsts uzdevums. Jo vairāk partijas, jo mazāk iespēja, ka lielo partiju nobīdīs. Balss sadalīsies jau un viss. Un tur, kur lielā partija, tur viņa aiziet. Ja tu vēl neesi sapratis, ka vēlēšanas, ko tu pa 30 gadiem, respektīvi, neesi sapratis, ka vēlēšanas ir teātris, ka 51%, nu, tas ir vajadzīgs, lai valstī tie, kas ir pie varas, tiem dot kaut kādas kredītus, ko viņi var izsaimniekot. Ja nebūs 51%, vienkārši nahren dzēsa. Amerikāņi, jā, tavu valdību un ieliks citus. Viss vienkārši. Ja es saprotu, ka tie deputāti, jā, es pats biju, es pats provēju. Es visam šitam jēberam es izgāju cauri pats personīgi. Es vienkārši zinu, kā tas notiek, kāda ir īstenība. Ej, tu bekot, tu blogeri. Pirmkārt, es neesmu blogeris, es tev piedāvāju. Dzīvo tāpat, kā dzīvo normāli cilvēki visā pasaulē. Neviens tajā pašā Amerikā, Vācijā, Spānijā, neviens nebalstās uz savu algu. Latvijā, es nesaprotu. Mēs jums piedāvājam iemācīties finanšu pratību un viņu izmantot. Ļoti liela atšķirība ar dzīvošanu uz vienu algu. Tad taču jebkas arī tā var notikt. Ja tu esi mūžīgi šitas te kalniets, jā, tevim nekad nekas nevar notikt. Ko tu darīsi, ja tevim kaut kas notiks? Kāpēc šeit vairāk nāk cilvēki 50 plus? Tāpēc, ka viņi saprot, viņi redzējuši dzīvi, viņi zina, kas notiek. Ir 90% tie tādi, kas tā kā tikko komentēja, ja? Un 10% jūs dzirdat atsevišķi, savādāk. 90%, nu, ir tas jau sen nodrās teiciens, cilvēki, modušies cilvēki, tie 10. Un tā mošanās ir tāda interesanta, jā, es esmu pēdējos gados saskāries ar ļoti daudz tādiem. It kā viņš uzskata sev patmodušos. Jā, mums gaisa kaut kādas hreņas no gaisa, jā, potēties es neaizgāju, es esmu atmodies. Tālāk, kur tev attīstība ir? Viss. Atkal tevi kaut kādi blogeri nolikuši mierā, jā, tu esi kaut kādos, es nezinu, suverēnos iestājies, vai vēl kaut kur dzīvos cilvēkos. Jā, viss tas ir pareizi, tikai tas diemžēl nestrādā. Diemžēl. Kaut kā tā. Tev vēl viens profesors, ja, virtuālās govis ēdīs virtuālu zāli un dos virtuāliem cilvēkiem virtuālu pienu un virtuālu gaļu. Nu, sevi labi viens no piedāvātiem projektiem ir RVA, Real World Actives. Jau no nākošā gada viss tiks apciparots. Bija savā laikā nacionalizācija,
pēc tam bija Godmans un ko privatizācija, un tagad būs tokenizācija. Vēlreiz atkārtoju. Ja jūs domājat, ka jūs ir izdomāts komps, planšeti, jā, telefons, viss, nekas tālāk nenotiek, vēlreiz atkārtoju. Jūs vienkārši nesaprotiet, kad progress notiek katru reizi, visu laiku nepārtraukt. Overtona loks, pat tādu esat dzirdējuši. Tad atbild, tu gudrinieki, jā, atbild man uz 2 jautājumiem. Filmas Fantomas režisors bija Nostradamus vai Vanga vai kas, kad visiem vēl nebija drāžu telefonu, vispār retiem bija drāžu telefonu, iznāca melnbaltā filma, kur Fantomas no helikoptera runāja pa mobilo telefonu. Likās nenormāli fantastika. Labi, neiesim tik gudri, jā. Žils Vērns uzrakstīja grāmatu, jā, par zemūdeni, kad parādījās pirmās zemūdens. Autors Žils Vērns arī bija kaut kāds tur Vanga, Nostradamus, nē, mums vienkārši rāda priekšā, kā tas notiek. Tas saucās Overtona loks. Tev no sākuma parāda, pēc tam iebarona informāciju, un pēc tam tā ir īstenība. Cik fantastiskās filmas, jo it kā jūs saucat viņas par fantastiskām filmām, viss ir piepildījies. Absolūti viss ir piepildījies. Un pēc kāda laika jūs skatieties tieši to pašu filmu, jums liekas, kad runā savādāk. Un tas ir efekts Mandela, Mandelas efekts. Jo jūs atcerieties, vienkārši tā kolektīvā atmiņa saucamā, jā. Jūs atcerieties, kad jābūt tā, tāpēc, ka pirms tam jūs dzirdējāt to savādāk. Tā arī kā pašlaik. 10% man dzird tā, 90% dzird tā. Tad, kad jūs būsiet nolikts uz ceļiem, no tiem 90%, tad būs kaut kādi 70 pret 30. Tad tas vienkārši būs noticis. Tagad mēs piedāvājam, saglabājiet savu naudu, pavairojiet viņu un nodrošiniet spilveni sev. Mēs taču domājam vienkārši, lai cilvēkam būtu labāk. Jūs te vienkārši tā kā uzdirsējat kā kaut kādi traki suņi. Jūs paši neko nesaprotiet, kas notiek aiz loga, bet komentējiet ārprāts. Par šīm pašām govīm. 24. gadā, jā, kur tas bija? Spānijā, laikam, Brazīlijā. Notikās pirmais darījums. Tāpat kā entos gadus atpakaļ, jā, pa entiem bitkoiniem nopirka pirmo picu. Tā arī Brazīlijas fermeri nociparoja savus govs un paņēma ļoti nopietnu aizņēmumu. RVI sektors sākās 24. gadā. Un no 24. gada šo platformu, nevis platformu, bet jaunu attīstību jau nodarbojās tādas kompānijas kā BlackRock. Gan jau kāds no jums to ir dzirdējis. Un BlackRock sakārtoja visus savus pasākumus, kas viņam vajadzīgs. Ja? Un tagad, 26. gada beigās vai 27. gada sākumā pieņemsies likums visā pasaulē, ja? Un sāksies tokenizācija. Arī tavs apens tiks notokenizētas. Tas jau sākās 24. gadā. Viss ir googlē, viss ir pārbaudām, visa informācija. Tas, kad jūs esat slinki, neizglītoti, un pats stulbākais tas, kad jūs negribat izglītoties, jūs domājat, ka viss jau pasaulē vairs nekādas izmaiņas nebūs. Tā var domāt tikai izcils stulbs cilvēks. Piedodiet, izcili stulbs. Ja jūs domājat, ka progress ir apstājies, tas ir jūs apstājušies esat. Un jums tiek piedāvāts, jūs to nedzirdiet. Vienkārši jābūt absolūti tupam cilvēkam, piedodiet, ja, un cerēt, ka man būs darbs visu mūžu, sevišķi man 57 gados, es kādam darba tirgu esmu vajadzīgs, nahren neesmu vajadzīgs. Ja man nebūtu pašam savs pensijas fonds veidots, ja man nebūtu pašam savs, es pat nezinu, investīcijas nosauksim viņas, ja, un bizness digitālais, es nezinu, ko es darītu, es nezinu, ko es ēstu. Un nav nemazākās saprašanas. Jums vienkārši, jūs taču ejiet savu darbu, ejiet, ja jūs esat tā, ejiet. Vienkārši vienā brīdī, ja, tad, kad tu sūdi 88 eiro, te saka, te neiet runa par naudu, te iet runa par cilvēku stulbumu, neizglītotību un tā tālāk. Tā kā, hrenjozniet, kā lai jums to pastāsta, kamēr jūs pašu savu galvu to neizbaudīsiet, tikmēr tie 90% ikrenā nesapratīs. Kā izbaudīsiet, būs pavēlu. Mēģināsiet iekūst alkoholī, kas nav iespējams.
Tagad mēs jums piedāvājam vienkārši iemācīties pa brīvu apmācības. Vienkārši patērē kaut kādu stundiņu no savas dzīves. Nu jā, tev jau nav laika. Jūs zināt, kā dzīve notiek? Dzīve notiek ļoti vienkārši. Tev ir tikai stunda, pusotra no tavas dzīves, kad tu esi tu. Tu no rīta celies, visas procedūras, mauc uz darbu, darbā nostrādājies, caur veikalu mājās, uzteic kaut ko paēst, izdaries, un tev ir kaut kāda pusotra stunda tikai priekš sevis. Diemžēl, jā, sistēma tā ir uztaisījusi, ka jums nav laika domāt. Jūs nesaprotiet. Un visstrakākais tas, ka jūs pat negribat saprast. Es saku, te neiet runa par naudu, te iet runa vienkārši par tavu nākotni. Ja tev ir tik grūti ieiet seviem labi, noklausīties, paskatīties, vienkārši iemācīties, kas būs rītā, un tas būs rītā. Šo visu, ko māca seviem labs, tas būs rītā. Tas ir tas, kaut vai sauciet to tāpatās pa overtonu logu. Vienalga, pa ko jūs tur saucat. Vienkārši, ja tu domā cilvēks, ka tu esi baigi attīstīts un šāds stulbs komentārs var rakstīt, jā, nu, kur tam mums te vēl viens bija baigais gudrais. Nu, te daudz viņi bija tie komentāri. Absolūti. Ko tu dirsi, nu? Dažs labs, es ierunāju krievu valodā, jā, dažs te tāds mārs, jā, nu, absolūti debils nacionālists, jā. Ervīn, es par tevim biju labākās domās, un tu runā krieviski, ķipa es esmu dzimtenes nodevējs. Tu dolboji, tu saproti, ka naudai nav. Ne. Vērējušies te ne valodas, ne nacionalitātes. A bez naudas tu neizsniekās. Diemžēl tādā sistēmā mēs dzīvojam. Un tie visi dirsēji, kuri, nauda nav galvenā vietā. Nu, bļaļ, nu, aizies pie ārsta, un ārsts pateiks, kur tu nahren biji 2 gadu atpakaļ, kad tev vajadzēja taisīt operāciju. 2 gadu atpakaļ tev nebija naudas. Nu, viss jau, pēdējās dienas nodzīvo. Ja tev būtu nauda bijis 2 gadu atpakaļ, tu dzīvot vēl kaut kāds 20 gadus. Nauda nav galvenā? Nu, noteikti nav. Attiecībās. Škandāļi, un viss kas iespējams ģimenēm. Ģimenes jūk ārā. 90% viņas izjūg dēļ naudas. 90%. Nav naudas. Cilvēks iet meklēt, kur labāk, kur ir nauda. Jo vienkārši vajag saprast. Te vēl bija kaut kas par bagātību. Es vispār nekur par bagātību nerunāju. Es runāju par normālu, kas tev dzīvi, kas tev jābūt pēc noklusējuma. Tev ir jābūt finanšu spilvenam. Tev jābūt no kaut kurienes. Aizbrauciet uz kaut vai Spāniju. Vienalga, kurien. Pastaigājiet pa ielu, ņemat katru trešo cilvēku priekšā un jautājiet, vai viņam ir kaut kāds investīcijas portfels vai papildus ienākums pasīvais. Visi kā viens pateic, kad ir. Jūs te ņirgājaties paši par sevi. Man pohuļ, man ir biedz āda. Ar manīm viss ir kārtībā. Es savus vecumdienas jau, principā, es nodrošināju. Bet ko darat jūs? Vislielākais risks ir palikt uz vienas algas, jo vienkārši ir jāmācās finanšu pratību. To nemācīja nevienā skolā, nekur to nemāca. Absolūti. Dalīties, latvietim dalīties, tas ir absolūti kaut kāds tabū. Ja kaut kas tev ir, tad jānoslēp no kaimiņa, jānoslēp no visiem. Un tas nāk vēl no padomu laikiem. Kaut ko nopizdīja, fiks jānoslēp, lai neviens neredz un bauda savu labumu. No tā jātiek vaļā. Un tas ir šeit. Vajag palasīt grāmatas. Domāt kā miljonāram. Viena no superīgākām grāmatām. Laimīgi kabat pilna nauda, jā. Šašļivīgi ar mani pilnīgi ģeņīgi. Nosatieties, noklausieties. Mūsdienās tas klausās. Vienkārši austiņu. Ausīs telefonu kabatā un dariet savus darbus. Noklausieties tās 2 grāmatas. Jums nedaudz atprogrammēsies vaļā. Jūs esat vienkārši ieprogrammēti. Nu, kaut kā tā. Šausmīgi gari, protams, bet gan jau kādam būs ko padarīt. Jums būs ko padarīt. Jā. Vienkārši pietiek būt aitām ganāmpulkā. Pietiek, varbūt tās. Ja? Jums dodās apmācības, jums dodās viss pa brīvu. Acīm redzot, vārds pa brīvu priekš jums ir sveši. Tāpat kā dalīties. Jums ir vienkārši jāienāk sevi labi. Nu, tie tehnisko daļu viņos izstāstīšu. Ja? Jūs ienākiet sevi labi, uzspiežot uz saites. Visu tur izdarēt, noklausieties, noskatieties, noziedojiet 1 stundu no savas dzīves, lai mainītu visu nākamo dzīvi. Nesiet slinki. Nesiet slinki. Tā ir jūsu dzīve.
Vienkārši ienākiet sevi labā, visu nostieties, noskatieties, noklausieties. Kaut ko nesaprotiet, kas ir digitālais māksls un tā tālāk, ir YouTube. Neslinkojiet, nesiet slinki, mainiet savu dzīvi, pastieties, kas ir YouTube, vai rakstiet man telegramā. Telegrams, šeit. Vienkārši elementāri. Jums lielākā daļa skatījos, pat nav telegram, jūs pat nesaprotiet, kāds pasaulē pašlaik ir top saziņas līdzeklis. Jums ir TikToks 20 sekundes jūsu uzmanības. Un kur jūs ar to savu TikTok tiksiet? Nekur. Pieļauju jaunieši, es pats biju tāds, jauniešiem pohuļ. Viņiem jūra līdz ceļai, viņi domā, ka viņi visu mūžu būs jauni. Bet šeit jau daži labi cilvēki gados. Un jūs dzīvojat, tas, kas visvairāk komentē, tas vissūdīgāk dzīvo. Jo viņš ir atmetis, viņam viss ir jau šitik tālu, jau mutē iesmēlies un pār kaklam. Viņš vairs netic sev. Noticiet sev, tas ir ļoti vienkārši. Vienkārši noticiet, mainiet domāšanu. Un mainīsies visu. Visiem veiksmīgi. Nākam uz sevi un labi.